Ieeja teātrī no pagalma puses. Ir divas durvis, kuras pašas atveras. Ienākot teātrī, nonāksiet gaitenī, kurā kustība notiek divos virzienos. Ejot pa kreisi, nonāksiet kasē, ejot pa labi, garderobē. Pie ieejas zem kājām ir novietots paklājs. Dodoties virzienā pa labi, pēc dažiem soļiem labajā pusē atradīsiet sarga posteni. Turpinot iet taisni, sajutīsiet flīžu seguma maiņu, kas liecina, ka esat nokļuvis ģērbtuves telpā. Turoties telpas kreisajā pusē, atradīsiet ģērbtuves leti, aiz kuras būs darbiniece, kura pieņems jūsu virsdrēbes. Savukārt telpas labajā pusē ir novietots garš solis. Pēc virsdrēbju nodošanas turpiniet ceļu, ejot taisni gar ģērbtuves leti, turoties telpas kreisajā pusē. Beidzoties letei, sākas labierīdzību zona. Trešās durvis kreisajā pusē ir tualete, kas paredzēta personām ar invaliditāti. Pretī tualetēm atrodas stabs. Dodoties nedaudz uz priekšu, sastapsiet administratoru, kurš pārbaudīs biļetes. Mainoties grīdas segumam no flīzēm uz parketu, esat nonācis kafejnīcas zonā. Kafejnīcas leti atradīsiet telpas kreisajā pusē. Turpinot doties taisni uz priekšu, kreisajā pusē būs trepes, kuras ved uz otrajā stāvā esošo kamerzāli, mazo zāli un kafejnīcu. Turpinot ceļu garām trepēm, turieties kreisajā pusē līdz pašam gaiteņa galam, kur atradīsiet durvis uz lielo zāli. Dodoties pa kāpnēm uz otro stāvu, piebilde: trepju marga sākas tikai no 3. pakāpiena. Uzkāpjot pa trepēm, dodieties virzienā pa diagonāli, nedaudz pa labi, nokļūsiet pie kamerzāles durvīm. Savukārt, pēc uzkāpšanas pa trepēm, pagriežoties pa labi un dodoties taisni, pa ceļam labajā pusē atradīsiet kafejnīcas leti, bet telpas pašā galā būs durvis, pa kurām varēsiet nokļūt mazajā zālē. Zāles durvis tiek atvērtas 10 minūtes pirms izrādes sākuma, un zāles administrators var palīdzēt atrast sēdvietas.